Labs vakars, cienījamie Rīga TV24 skatītāji. Kā jau katru dienu raidījums Preses klubs 5:00 jūsu ekrānos. Šajā raidījumā šodien parunāsim par to, kā atgriezties bērniem atpakaļ skolā Latvijā, kur ir kaut kādi iemesli pēc ilgāku laiku dzīvojuši ārzemēs, mācījušies ārzemju skolās, mācījušies ārzemju valodā, un tad šobrīd ir tāds šķērslis. Un te mēs parunāsim par to reemigrācijas tiem plusiem un mīnusiem. Kā arī vēl šajā raidījuma daļā parunāsim par bijušā ceļu policijas šefa izteikumiem, ka vajadzētu visus dzērāju šoferus likt vienā sarakstā un publicēt visiem redzamā vietā. Bet par raidījumu viesiem šodien pie manis viesojās žurnālists, kā arī reputācijas vadības uzņēmumu īpašnieks Juris Šlejers. Sveiks, Juri! Čau! Aktris Karina Tetārinova. Sveiks! Čau! Un kā arī trešais viesis ir producents Andrejs Ēķis, bet viņš man tikko te paziņoja, ka viņš nedaudz nokavēsies, viņš ir iestrēdzis nedaudz varas gaiteņos. Tā kā gaidām Andreju, bet, es domāju, sākam raidījumu arī bez viņa. Viņam iestrēgt. Cerams, ka viņam šoreiz nesanāks ilgu laiku iestrēgt. Bet es tev piekrītu, var ilgi iestrēgt. Citiem tas ir mērķis. Jā. Man te ir portāla diena.lv raksts par šo reemigrāciju. Un tad šo ir ļoti populārs vārds īstenībā, reemigrācija ir. Par to daudz runā. Nenormāls magnēs. Nu jā, un te ir pirmās atkal tādas lietas, ar ko saskarās. Teiksim, ja ir atbrauc atpakaļ ģimene, kura dzīvojas, piemēram, ir Anglijā, bērns ir uzaudzis Anglijā, gājis Anglijā bērndārzā, gājis sākuma skolā, viņš jau būtībā runā tikai angliski, ja ģimenē ir ļoti maz runājuši. Būtībā viņš ir iemācījies poļu valodu, es domāju. Arī poļu valodu. Redz, un te ir stāsts par to, ka atgriežas atpakaļ. Kā nokļūt atpakaļ tie vidē, kur viņam būtu jābūt? Cik tas ir grūti un cik tas sarežģīti ir? Nezinu. Man nav tāda saskara bijusi. Man gan ir tā, ka arī manā ģimenē ir cilvēki, kur tagad dotajā brīdī pastāvīgi uzturās gan Norvēģijā, un mazais puika runā gan latviski, gan norvēģiski. Jā, manai māsai brīžam viņu ir ļoti grūti saprast, ka viņi arī norvēģu valodu mācās. Bet, jā, kā tas būs, kad viņi atgriezīsies atpakaļ un viņam vajadzēs iet skolā, tas ir tāds liels jautājums. No vienas puses, sevišķi Anglijā mācās, ir ļoti labi, bērni zina angļu valodu, un tā ir tā, kas vienkārši ir ļoti pieprasīta, ar kur ir jārēķinās mūsdienās un ir tālākā nākotnē. Un jā, ar viņu vecāki mājās runā latviski, īstenībā tam vajadzētu būt visam kārtībā. Tur būtu jāiespringst laikam uz šo tālāk apmācību latviešu valodā, bet kaut kādā mērā šis cilvēciņš jau ir, viņam jau ir priekšroks, viņš zina angļu valodu, un ļoti daudz, teiksim, izglītībā tagad kā reiz ieplūst no Eiropas, arī, kā sakot, no lielās, plašās pasaules, un viņš varēs oriģināla valodā lasīt visu to, ko mūsējie varbūt, nezinot šo valodu, tulkotu un lasītu, pārtulkotu, Kā ir krievu valoda? Mēs tomēr, mēs esam tur, kur mēs esam. Mums arī krievu valoda ļoti svarīga valoda ir. Krievu valoda ir brīnišķīga valoda, un es domāju, ka jaunai paaudzē tieši no latviskajām ģimenēm un no latviskās vidas ir liela problēma krievu valoda. Jo angļu valoda, es teiktu, tagad atkal nav problēma, jo bērni ir tik mobili tādā ziņā, ka viņi lieto gan mobilās ierīces, gan viņi kopā ar vecākiem ceļo daudz, kur viņi to valodu, angļu valodu uzsūc tā. Viņi uzsūc viņu tāpat, tā kā mēs savā bērnībā uzsūcām krievu valodu. Labi, mums viņu vēl plus skolā mācīja. Bet es domāju, ka tagad, lai cik tas politi nekorekti vai kaut kā tur izklausās, es domāju, ir jāmāca krievu valodu latviešu bērniem vai latviešu skolās, jo pirmkārt, ārpus tur tā politiskā konteksta, viss tā ir fantastiska valoda, tur ir fantastisks alfabēts, tur ir tāda literatūra, un valoda ir brīnišķīga. Lielais kino. Jā, lielais kino. Sauksim, ko mēs visu gribam. Diemžēl, protams, tur pēdējos 20 gadus tur ir tas viss politiskais uzslāņums un tā joprojām. Bet krievu valoda paver arī durvis, tikpat daudz durvis kā angļu valoda, tieši tāpēc, ka viņi ir baigi svarīgā te mums lokāli. Jā, tieši tā.
Tāpēc uzdotu jautājumu, ja mēs tomēr esam Latvija, mums ir kaimiņš Krievija, viņi jau nekur nepazudīsim, mēs arī ka nekur nepazudīsim. Ne? Bet es domāju, ka tas, tā ir tikai tāda šaura atbilde uz to jautājumu, ka ģeopolitiski, tad jau mums arī vajadzētu mācīties zviedru valodu, jo tur mums, vai lietuviešu valodu, jo mums tirdzniecība visaktīvākā notiek ar Lietuvu, pēc tam Igauniju, tad tur Zviedrija, Vācija. Nu, ja mēs iziet no tāda aspekta, mums visam arī lietuviski būtu jārunā, vai ne? Nu jā, taisnība gan. Jebkura valoda, ko tu iemācies, ir brīnišķīgi. Absolūti pareizi. Man liekas, ka tur ar to krievu valodu drusciņ tāda problēma, ka, bērni mācās un mācās viņi tā kā sētāk, kad visātrāk var iemācīties. Un, diemžēl tur nav tā, ko sauc большой красивый русский язык, ko mēs, tā lielā skaistā krievu valoda, ko mēs mācījāmies arī no tās pašas televīzijas. Jā, tagad protams. gan es nevienam, jebkuru Krievijas raidījumu un televīzijas kanālu neieteiktu. Tā ir interesanta tēma par to krievu valodu, jo pašiem, teiksim, krieviem Maskavā, Pēterburgā, viņiem liekas ļoti interesanta tā krievu valoda, kas ir saglabājusies Baltijas valstīs, jo viņa ir kaut kur mazliet ar laika nobīdi, plus ar to akcentu. Jā, mēs esam mācījušies no literāriem avotiem, no televīzijas, kurā vajadzēja literārā valoda. Nekā viņiem, Ne tīrāka, bet tāda, mazliet vecmodīgāk, plus ar baltijski akcentu. Es gan to nespēju, protams, uztvert, tā kā es neesmu native speaker krievu valodā, bet viņi uzreiz atkož, kurš ir no Baltijas valstīm. Tieši tie krievalodīgie, mūsējie krievalodīgie, un tas skaitās ekskluzīvi. Par to faktiski ir arī jārunā, ka tā krievaloda, ko šeit mēs iemācāmies ar to akcentu, tas ir faktiski kotējās tajā pusē. Mans krustāvs ir krievs, un viņš brauc uz Maskavu darīšanās, un viņam uzreiz atpazīst, no Baltijas. Tā kā viņš arī kā krievs, viņš jau runā citā pilnīgi. Patīkams kompliments gan jau, ka tas vienmēr ir. Jā, viņš priecīgs. Atgriežamies atpakaļ pie šī raksta. Un tad jautājums, kāpēc izskan bažas, ka šiem bērniem būs grūti integrēties šajās skolās? Un ka šī reemigrācija, viņa palielināsies, pie tā tiek daudz strādāts, un ka ir bažas par to, ka viņiem būs grūti tajās skolās? Drīzāk emocionāli. Es domāju, ka tā attieksme, jau tāpat tās bērni pietiekami nežēlīgi. Un katram mums ir, man liekas, skolā nācies sastapties ar to, ka, teiksim, pārausta, aizķer vēl kaut kā, un te tāds ieradies no svešas pasaules. Es domāju, ka, man tā liekas, ka tas drīzāk ir emocionālais tāds fons. Jā. Labdien, Andrej, labvakar. Labdien. Trešais viesis arī ieradies. Vārds gaiteņi tev palēdi. Nē, saprotu. Es biju kultūras ministrijā, tur kino likuma. Tev vajadzētu mikrofonu uzlikt, Andrej, mikrofonu uzlikt. Es jau tev varu pieliekties runāt. Te? Nē, tur tā. Ļoti labi. Tu veiksmīgi tik cauri. Labi, Andrej, mēs runājam par emigrāciju un par to, kā bērni, kas dzīvojuši ārzemēs, kā viņiem ir atpakaļ nonākot Latvijā, atsākot dzīvi Latvijā, cik grūti ir uzsākt tās mācības. Un tad te vairāk eksperimenti arī veikt, un viens no tiem ir arī intervēti ir skolotāji aptaujāti. Ja klasē mācās viens bērns, kas, teiksim, zina ļoti labi angļu valodu un slikti pārzina latviešu valodu. Un jautājums, kā būtu, ja būtu klasē 3 bērni, kas runā katrs savā valodā? Viens runā franciski, viens spāniski, viens angliski. Es pastāstīšu par piemēru. Mana meita iet skolā, kas ir privātā skola, kas ir izveidota, ko ir izveidojuši vecāki. Tā ir franču skola, kas ir iekļaujās franču izglītības sistēmā visā pasaulē, un tiem bērniem ir pamata valoda, ir franču valoda. Un tur ir krievalodīgie bērni, itāļi, ķīnieši, amerikāņi, latvieši, viss tur ir. Un gada laikā, tagad jau viņi 2. gadu iet Žila Vērna skolā, gada laikā viņi ir apguvusi angļu, franču valodas, un tajās pārējās valodās, tās pārējās valodas ir tā kā mūzika. Viņa varbūt nesaprot līdz galam, ko tur, bet viņa apmēram saprot to melodiju vai to stāstu, par ko ir. Es domāju, tas ir absolūti fantastiski, jo vairāk līdz kaut kādam vecumam bērni ir, eksponēti dažādām valodām. Tas ir, ir daudz tie pētījumi, ka bērni iemācās valodu tāpat kā viņi iemācās braukt ar riteni. Tas nav tā apzināti, ka es tagad sēžu, mācos gramatiku, bet tā ir kaut kāda jauna prasme, kas viņiem vienkārši pielīp. Kaut kādā brīdī. Man arī pieredze tieši tāda pati. Man ģimenē puika, jaunākais, gāja tajā internacionālā skolā.
ļoti interesanta pieredze. Viņš aizved nevienu vārdu. Es saku, bet viņš nesaprot neko angliski. Viņam bija 4 gadi, 5 gadi. Viņš saka, nekas veidē tik šurpa. Un tad tāda interesanta sistēma, tā apmācības sistēma varam tāda, kad viņš mācās, un vienā priekšmetā, piemēram, viņš nevelk. Angļu matemātika, angļu valodā. Tad viņu, neskatoties, ja viņš ir 4. klasē, viņu nomet tā kā tieši šajā priekšmetā, viņu nomet 3 klases zemāk. Kur 1+1 angliski, ja? Un tad, kad viņš to apgūst, tad viņu atkal dzen augšā. Var sakot, ka tu nelineāri staigā pa klasēm. Tas nav tā, kā visi mācās 4. un tev atstāja uz visiem priekšmetu uz 2. gadu. Bet mācoties, tev ik pa brīdim pamat zemāk. Tieši tāpatās es uzskatu, jo vairāk dažādas nācijas vienā kopā saiet, un tur kaut kāda sarunu valoda, viņš bagātinās. Jo, atklāt runājot, padomu laikā es dzīvoju, man tur neviens neprasīja pagalmā, es izgāju ārā. Es ļoti ātri iemācījos krieviski, par ko es ļoti priecīgs, un par ko es ļoti nelaimīgs, ka mani bērni nerunā krieviski. Tas ir stulbi. Un es saprotu, kur tā Latvijas valsts valsts esam mēs paši, kā mēs tik ātri atļāvām to krievu valodu izmest ārā. Krievu bērni ir konkurentspējīgāki par latviešu bērniem. Tāpēc es esmu bijis Svetbankā, un vārds uzvārds pilnīgi krievisks. Viņš runā pilnīgi latviski. Un viņš runā pilnīgi labi krieviski, un viņš pilnīgi labi angliski runā. Fantastika, maleči. Kur pretīm mūsu jaunā paudze runā ļoti labi angļu valodā, varbūt pat vācu valodā, bet krieviski... Jā, tas tā kā, kas būtu baigi svarīgi īstenībā, jo tie ārzemnieki brauc. Tad labi. Es uzskatu, ka var atgriezties mierīgi un ka tā nav nemazākā problēma. Tas ir vecāku galvā problēma tikai. Un vēl viens fakts, ko te piemin, ka daudz atgriežās, nevar jau vienmēr izplānot, ka atgriezīsies tajā laikā, kad ir skolā pārtraukums un tā tālāk, atgriežās mācību gadu vidū. Un tad viņš tiek iemests, tas bērns iekšā. Kā ir tad sākumā, kad tev iemet iekšā kaut kādā novembrī, tev iemet kaut kādā janvārī, februārī tev skolā? Visi jau tur ir sabružājušās klases. Redz, kā Andrejs teica, tajā skolā ir ļoti individuāla attieksme. Es domāju, tieši tāpat kā Žila Vērna skolā. Kādas ir alternatīvās izglītības skolās, cik es zinu. Šī te individuāla attieksme pret bērnu. Bet tā kā mūsu parastajās skolās ir tik liels skolēnu skaits klasēs un skolotāji nebūtu nav daudz, un lauku skolas ir aizvērts un tā tālāk un tā joprojām, tad es šaubos, vai visās skolās ir iespējama šī te individuāla attieksme pret bērnu. Tas, protams, būs problēma. Es domāju, ka skolotāji ir situācijas ķīlnieki, jo valsts skolās ir stingri reglamentēta programma, pēc kuras viņiem jāvadās, un viņi nevar 3 klases zemāk paņemt to puiku vai meiteni, kas atbrauks no īrijas. Tad tur ir kaut kā tā... Tad tā ir tikai pedagoga personīga teorētiski jau var, jā, protams, var pēc stundām palikt un palīdzēt šim bērnam, bet kas to maksās? Tāpēc ir jautājums, vai tie skolotāji ir gatavi šādām... Kamēr tā nav kļuvusi par sistēmu, cik es saprotu, mēģina to padarīt par sistēmu, bet ja tas nav kļuvusi par sistēmu un kamēr tas ir individuāli gadījumi, tikmēr tā varbūt nav tāda problēma, bet tiklīdz tā kļūst par sistēmu, kad tiešām tas remigrācijas plāns sāks strādāt un būs 100 un 1000 tādu gadījumu, tad ir problēma. Bet tad varētu, piemēram, studenti, kas pedagoģijā, kuriem tāpat ir jāaiziet praksi, ka viņi arī, teiksim, tas ir viņa prakses tāda deva, iet pie šiem te bērniem strādāt. Man liekas, lieliski pieredze būtu ļoti. Bet problēma ir vēl lielāka. Es īsti izpētīju šo ārzemju skolu, un es brīnos. Tur ir tā, ka tam mazajam māca vienu interesantu lietu. Piemēram, vēsturē, kā mēs mācījām. Tur ir vēstures grāmata, un tur saka, viduslaikos mužnieks darīja tā. Tagad tajā internacionālā skolā, ko es skatos, ka skolotājs nestāsta viņam to, kas tur bija. Viņš saka tā. Tu iemācīsies, Malūdzu, kā mužnieks dzīvoja, tu kā zemnieks, tu kā garīdznieks, un tad viss sanāks kopā, viss izstāstīs. Un te viņš liek uzsvers. Sakot, viņi māca nevis tevi iezubrīt, un pēc tam sit, bet māca atrast informāciju, izstāstīt citiem un kooperēties. Un tad tā ir pilnīgi cita sistēma. Protams, ja atnāk bērns uz skolu, saka, tagad māciet mani. Vai otrādīgāk, ja ka viņam ir ielikti pamati pareizi, pašam atrast to informāciju. Jo kurš skolotājs var pavilkt tagad līdz internetam? Viņam uzreiz tiek uzlikt atbildību. Viņš nevar pavilkt līdz internetam. Es brīnos, kā mēs izmācījāmies bez Wikipēdijas, bez Google. Bet ir labā ziņa, tie, kas atbrauc no īrijas, es neesmu pētījis īru izglītības sistēmu, varbūt tieši viņiem mācīja likumsakarības, un viņiem būs daudz vieglāk integrēties, nekā mums liekas, kad... Zinu, kā ir. Man atkal viens anglis atbrauca 20 gadus... viņš teica, ka 30 gadus apakaļ bija miesas soda Anglijā.
Nu, ka vēl varēja uzšaut. Klasiski. Nu, ka tā sistēma... Lineāli pa pirkstiem, jā, ka varēja vēl uzšaut. Un tā kā, zin kā mums liekas, mēs te padomju laikā, tā, mums bija ļoti laba izglītība īstenībā, ko es saprats. Vēl joprojām ir. Jā, Nezinām. nu, mēs nezinām. Mēs Tā es nezinām. labāk pateikšu, bet es arī negribu nopulgot. Vienkārši tur vienā brīdī sākās tās baļu sistēmas, kur neviens neko nesaprata un tā. Bet ko es gribēju pateikt, kad par angļiem tur ir aizdomīgi. Viņi ir īstenībā ļoti kastaina sabiedrība, kurā, ja tu esi strādnieku, neļauni es tad runāju, strādnieku bērns, tad faktiski no tādas bērndārzā, kādā tu ej, tu tiec tādā skolā, tādā augstskolā, un faktiski... Tu netiec. Nē, nekāda. Tu vienkārši kastes. Jā, tāpēc nevajag ideāli. Zin kā, liekas, tur visur labāk. Vienīgais, uz ko es gribētu skatīties, tā, protams, ir Skandināvija. Tad tā Anglija, man liekas, mēs tam mierīgi liekam viņam iekšā. Jā, tikai nav runas par Etonām, Oksfordām un tādām lietām. Tā kā nevajag idealizēt viņu sistēmu. Tas tiešām tā nav. Jā, vēl nobeigumā par virsrakstu. Nu, droši vien, ka arī daudzi ārzemēs dzīvojuši latvieši lasa mūsu pašmāju mēdījus. Šādi virsraksti neatgrož mazliet, ka viņi izlasa, ka tur ir problēmas un neiedziļinoties, neizprotot visu problēmu un kas tur apakšā pa stāstu ir. Tas ir uzreiz mīnusiņš. Kāpēc nebraukt varbūt apakaļ vēl viens? Nav tā? Katra ir individuāla problēma, ja viņš izlasa virsrakstu un tālāk rakstu nelasa. Kaut gan uz žurnālisti arī brīžam veids lielu Žurnālists jau pakalpojumu. vienkārši, kā viņam vajag, lai apēd. Viens ir rakstījis rakstu, tad atnāk galvenais redaktors, kurš pārliek virsrakstu. Jā, saliek nācies- vienkārši dažādas Viņai- komats un visu. Slikta ziņa, laba ziņa. Šādu virsrakstu izlasot, es noteikti izlasīšu. Bet ja, teiksim, tur būtu tā, kad problēmas ar atbraukušajiem bērniem, tur izglītība, es nezinu, vai izlasīšu šādus virsrakstus. Pak! Man ir versija, teiksim, ja tā kā Apollo tagad liek pie ziņām, pozitīvās ziņas ir zaļš virsrakstīņš, un negatīvās ir, vai parastās ziņas ir melns, tad arī avīzēs varētu tā, zin kā. Jā, kodēt. Šī ir melnu virsraksts, viss skaidrs. Ja mēs negribam sabojāt garstāvokli, mēs nelasam melno virsrakstu. Tad... Ja kādam ir vēlēšanās pārvērsties par aitām, un lai kāds, teiksim, nosaka, vai viņam zaļo vai zilo vai sarkano virsrakstu lasīt, nevis pašām ņemt un savu gribu izlasīt. Bet tur tak cilvēkam ir jādomā ar galvu, vai viņš, teiksim, šo informāciju patiešām ņems un izlasīs, vai viņš ļaus, lai kāds, teiksim, iebīd viņas smadzenes vēlamajā gultnē. Labi, par šo tad gan man te ir viens cits raksts portālā Delfi, un Edmunds Ziltiņš izteicies diezgan skarbi par to, ka vajadzētu publicēt visu dzērāju šoferu vārdus. Tie, kuri ir braukuši dzērumā, pārkāpuši noteikumus, izraisījuši avārijas, nedod Dievs viņu vainas dēļ, kāds gājis bojā. Tad vienkārši ir saraksts pieejams internetā vai vienalga citur, vai Latvijas Vēstniecība varbūt publicē to sarakstu katru mēnesi. Vienalga, ka vajag publicēt šos vārdus. Kā jūs skatāties uz šādu izteikumu? Bet tas jau daļēji notiek, jo visos lielākajos portālos ir diezgan populāras sadaļas, kur acu liecinieki fotografē, teiksim, invalīdu stāvvietās mašīnas, kas ir noparkotas vai kaut kā. Bet, ja tur ir mašīna ar numuru, kaut kādas tās personiskās informācijas detaļas tiek publiskotas, bet vai gadījumā nebija padomju laikā tā, kad bija par dzeršanu kaut kādi sodi publiski? Vai tad kāda sodīja par dzeršanu? Nē, tur bija tā. Tur bija Sienas avīze, mēs atceramies Briljantu roku, tad tur bija tāds trepju, tāda ātrā avīze, kurā izlīmēja, kad, teiksim, sieviete Čiburaškina no 3. dzīvokļa atkal ir dzērumā blandījusies pa ielām, un tad fuj, tā. Bet galvenais bija, jo tur bija, protams, Nonas Marģukovs baroni, kur to visu, darīja zinām, arī tad, ja tu nepiegāji pie dēļa. Ja jūs protams manu viedokli, es uzskatu, ka būtu, jo gal galā es arī braucu pa ielu, un viens jefiņš piedzēries brauc man pretī ar 3 tonnām, ja 2 tonnām 60-100 km/h. Protams, ka būtu jāzina. Vienīgi man uzreiz ļoti nepatīk, tas ļoti populistisks otrais tas teiciens. Tas ir tāds, tas no Padomju Savienības sveiciens ir. Turīgajiem pārkāpjiem jāmaksā lielāka sodi. Gal galā... Par diferencēto sodu, kad bagātais maksā vairāk. Nekā... Tas ir kaut kā tā jocīgi. Vienu likumu. Atņemt un pārdalīt. Šeit ir tas kaut kas tāds, jā. Nē, es uzskatu, ka tiešām tādam cilvēkam varētu ņemt mašīnu nost. Es to padomāju, tad, ja ir biezāka mašīna, tad biezāk. Kāda starpība? Bet tu nevari tā teikt, kā tagad skatīsies pēc deguna, pēc kā,
Man liekas, es nezinu. Pēc tā skatās. Tas nav godīgi. Tad tas, kurš vairāk cenšas, tad tam ko? Kā? Tam vairāk jādod sanāk. Nē, es uzskatu, ka mašīna ir tas, ko var atņemt. Bet tas ir koks ar diviem galiem. Tur, protams, varbūt var izdomāt kaut kādu sistēmu. Ja nemaldos, Somijā ir kaut kāda tāda sodi, jo kaut kad klejoja stāsts par to, ka Nokijas CEO savos ziedu laikos, kad Nokia bija vispasaules varenākā korporācija, pārkāpa noteikumus un viņam bija jāsamaksā par ātrumu sodu tur 100,000 eiro vai kaut kas tāds. Tad tas izklausījās simpātiski. Es domāju, ka viņš vairāk nekad ātrumu nepārkāpa. Bet es nezinu, saprotu. Mums ir cietumā jāsēž, tas ir vēl sliktāk. Bet tas ir pat dzeršana. Bet pat dzeršana, es domāju, visur jāsēž cietumā. Bet tur ir rakstīts, redzi, dzērāju šoferu vārdi, turīgiem pārkāpējiem jāmaksā lielāku sodu. Tad arī par to cietumā sēdēšanu. Jūs uzskatāt, ka tas ir risinājums tāds cietumā sēdēšana? Viņi tērē naudu, viņi tērē mūsu naudu. Bet jūs piekrītat, ka jāsēž cietumā? Jā. Kā jūs skatāties uz sabiedriskiem darbiem, kas man ļoti populāri tas ir viens tas pats. Es negribēju teikt, jāsēž cietumā. Es tā neuzsvēru, tas nepareizi. Tas teiciens ir vienkārši manam dēlam viens draugs 18 gados to izdarīja. Un 2 nedēļas es atceros pats uzņēmos tādu šefību, katru dienu aiznesu. Es viņam nesu pārtiku, un tā tur mammai tur viņi nevarēja. Ziniet, tas džeks citādāks iznāca ārā. Tieši 18 gadīgs, ja? Un es no sākuma biju uztraucies, tur tālāk, tur visi kriminālie tā. Nē, viņam bija, tur ir ļoti normāli. Viņš var aiziet tur, Jūrmalā tas bija, tur bija korekta attieksme un viss, bet diez vai viņam gribētos tagad braukt. Bet es domāju par to publicēšanu, to uzvārdu, jo kā tev liekas, kam tas būs lielāks trieciens? Tam, kas to ir izdarījis jau un saprot vai nesaprot, bet tie, kas ir viņa radinieki, ko darīt? Tas tēvs ir iedzērs un pēc tam visiem bērniem skolā, ar kuru viņi noziegšies. Es tev izstāstīšu vienu stāstu. Sabiedriskais darbs tiesa, jā, bet kāpēc viņi... Es tev izstāstīšu vienu stāstu, bet interesantā lieta. Sēžu kāzās un zinu, tur ir tagad tā situācija, kad par ierēbušu pilsoņu noteikti uzbruk tiem, kuri nedzer, kuri saka, es nedzeršu. Es saku, vienu, tikai vienu. Ir vēl tādi, kuri vispār par savu pienākumu uzskata. Piebarot. Un tas cilvēks saka, ne, man ampuli, ko? Ne, tikai vienu. Man liekas, tā ir cūcība pirmkārt. Un tad es atceros, sēdēju ar saviem mazajiem puikiem tajā laikā, kad 9 un 8. Un es viņiem stāstu, tagad es jums iemācīšu 10 veidus, kā izlikties, ka tu dzer, bet nedzer. Tādā veidā. Tā ir meistarības īsais kurs. Jā, bet atšūties. Bet kāpēc to visu stāstu? Tāpēc, ka tas mazais bērns, viņš čeko līdzi, ja fāters, tas ir tas backseat programming, ja, ja fāters viesībās teiks mātei, es tikai 50. Tad, ja vēl var braukt, tad ir 0,3. Un tad mazais to dzird. Un tad iedomājas, tagad mazais braukt kaut kur, un viņš teiks tam mazajam, tu tikai nedzer. Viņš saka, jā. 50 nevar. Var sakot, ideja tā, ka tā programmēšana ir baigi svarīgā lieta. Un lai tad bērni zina, ka fāters, jo viņi jau var uztraucās par to fāteru. Viņš jau tāpat zina, bet tu iedomājies, ka viņam sāks skolā un visu uz ielas bakstīt to acīs. Bet varbūt fāterim sūdīgi paliks. Bet tu kā sieviete nesaproti, ka tas džeks ar 3 tonām piedzēries mauc. Saprotu, protams. Uz 100 km/h. Un tu brauc baigi mierīgi, visu ģimeni tur kuko un tā, un pēkšņi tad nāk tāda loda. Es tāpēc saku, nūja ar 2 galiem. Nezinu, kā pareizi. Sabiedriskie darbi. Zivtiņa problēma, lai domā. Kāpēc viņš mums tagad? Viņš jau vairs nav ceļu policijas priekšnieks. Viņš šobrīd jau kādu laiku ir Rīgas satiksmes valdes loceklis. Bet vēl viena lieta, ko es gribēju pajautāt. Kaut kādu laiku atpakaļ tika runāts par to, ka Zivtiņa kungs iešot politikā. Tie nav tādi izteicieni populistiski, lai iegūtu tagad atpazīstamību, bet mēs arī tagad runājam par šo. Uzreiz runā par tevi, tev atcerās par tevi. Jā, redzi, nopietnākajā pēcpusdienas talkšovā mēs runājam par Zivtiņu. Viņš ir nokļuvis dienas kārtībā. Bet, ja tā analizē, tad virsraksts ir, virsraksts pārdodās. Bet kāpēc viņš tik ilgi tur? Ko viņš tur darīja tādā gadījumā? Tas bija mans nākamais jautājums. Un viņš saņēma algu. Ja viņš to nevar izdarīt, tad viņam vajadzēja varbūt rezignēties kaut kā, cik gadus viņš bija? Viņš tagad uzmet problēmu sabiedrībai. Cik bieži tā dara mūsu visi? Viņam maksāja naudu, par to viņš risina šo problēmu. Nesanāca, Tad nesanāca.
bet šeit pie kā mēs paliekam? Kāds tad ir mūsu viedoklis? Par tiem turīgākajiem es gribēju vēl pateikt vienu lietu. Atceries, pirms mēneša bija kaut kāds tāds amizants foto, kas arī bija ielikts tajos portāla tajās sadaļās par nerātnējiem autobraucējiem vai nekrietnējiem autobraucējiem. Jūrmalas smiltīs bija iebraucis Bentleys vai pat Maybachs. Un tur bija, ka, protams, tas izraisīja tādu šūmēšanos, kur ar Krievijas numuriem, protams, Maybachs un pa mūsu svēto Jūrmalu tagad brauc. Tur bija viss, kas tur sensitīvs, kas vien var būt. Un tad tur, protams, policija norēģēja, ka ātri tulīt atradīs visu, ko noskaidros. Man liekas, ka tur bija kaut kāds sots, tur 100 eiro, 150 eiro. Un tad tu tagad domā, saprot, Čels ar Maybach ir izvizinājis, cerams, ka savu mīļoto, tā kaut kas tur bija romantiski banāls, nevis tur kaut kāds bravūrīgs. Bet viņš 100 eiro samaksā, saprot. Bet braucot kāpās, viņš ar Maybach savu, viņš jau zinās, ka, saprot, es to varu atļauties. Es to saprotu, bet tagad es tev visu šodien cits stāstu. Šis stāsts būs pēc reklāmas pauzes, tad jāizstāst. Sarunāts? Tā ir labi. Bet tu jāpaceļās mazliet. Skatītājs stāsts pēc reklāmas pauzes, būsim atpakaļ. Paturpināsim šo tēmu, tādu nelielu secinājumu, tad iesim tālāk citām tēmām.